Sveiki! Šodien mums testam ir Quicksilver Pilothouse 625. Modelīts precīzi kā piemērots šai dienai. Saulains, foršs laiks, gribās braukt, bet ārā ir 4 grādi, baigi vēss. Līdz ar to mums ir tāda copas laiviņa jūrai ar citādiem ūdeņiem, varbūt vēl lielāku viļņu. Laiviņa ar mazu kajīti, kurā noslēpties un daudz vietas makšķerēšanai. Mēģināsim izmēģināt, ko viņi no sevis var parādīt. Un tad esam iebraukuši ūdenī ar laiviņu. Skatāmies, kas mums te ir. Tāda maza kabīnīte. Nu, jāskatā diezgan askētiska, bet copēji varbūt tieši tas, kas vajadzīgs. Varam sēdēt, gan ērti redzēt malu, tuvu, sajūt bišķi tā kā Defenderam. Ērta stūrīte. Braukšanai pa jūru labi pārznieki, tiešām tā kā kabīnīte ir pašā priekšā, tā redzamība ir forša, mēs redzam diezgan labi. Pāri visai varam piecelties kājās, man 1,80 m, bikiņi pietrūks, tā kā praktiski gribās sēdēt. Šeit ir blakus sēdvieta, zem kuras ir pieejams arī leduskapis. Tā gan ir opcija, protams, kā vienmēr leduskapi. Varam aizlikt šeit 3. vietu. Un varam šeit visu uztaisīt par vienu lielu guļvietu. Ja ir kaut kāds ļoti liela vajadzība, tad mēs šeit mierīgi varam arī pārgulēt. Mīkstuļu netrūkst. Smuks Fusion radio, drošinātāji, USB, jaunais SIG lādētājs. Beidzot laivas ražotāji arī sāk pāriet uz normāliem lādētājiem. Ērti aizsniedzami panē uz visiem devējiem un regulatoriem. Šī gadījumā te ir Yamahas panels, kur Uno būs kā ploteris, kad ielādēsim karti, un Simrats būs mums kā eholots. Laiva brauc uz jūru, kurā cilvēks nemakšķerēs ne ar kādiem sēdskaniem, daudzskaniem, tāpēc ir parastākais eholots. Tas, kad ir aizkariņi, ja kāds tiešām izdomā palikt pa nakti, tad aizveram visus aizkariņus ciet. Dienas laikā, protams, ir forši, ka varam atvērt sānos lūkas, arī šeit ir gan liela lūka, tā kā, siltā laikā par gaisa pietiekamību nebūs jāžēlojas. Apgaismojums, radio, varam paskatīties, kas ir aizmugurē. Aizmugurē tiešām priekš copas, priekš 6,25 metru laivas ar kajīti, viens ganu daudz. Šeit uzstēties, atvēsēties kāds. Šis modelis ir aprīkots ar kāds turētājiem. Kādu turētāji ir kajītas. Sānos velcēšanai izved. Diezgan daudz novietas ir šis kājas plašteņš, viss ir izmantots. Šeit ir zīļu kastes, protams, ar notecināšanas, kur var nolikt. Tāda pati zīļu kaste ir otrā pusē. Ja vajag pasažierus, mēs izvedām šādi. Ja nevajag, tad izmantojam kopēju zīvi. Izskatās, ka zīves viņa plānojuši šķiet daudz šeit. Tas liels tehniskais akumulators, benzīnbāka un arī galdiņš vēl nosmināts. Šeit ir arī varam uzlikt galdiņu, ja vēlamies. Laivā ir arī vēl aerators, vai mazajām ziltiņām. Aerators, kur var noķert tās zīves. Varam, ja kas šeit laivā, mēs varam arī apiet apkārt, varam aiziet uz purvu. Varam nolikt. Pamēģināsim, ko šī laiva dara ar Yamahas 150 zirgspēku dzinēju. Vai viņa tā kā normāli cels uz glisi, necels. Izskatās, ka tā jokā nav tā klasiskā sajūta, ka tagad mēs stāvam un tagad mēs ceļamies ārā. Ja tomēr ir tāds biežās lēnāk, tačāk vēl ceļās ārā lēnāk. Pamēģinājām pieregulēt motoru, likās, ka kaut kas no gāzes trosītēm nav.
ātruma pārsāgiem distances sadīt. Nu, pamēģināsim, ko viņš tagad saka. Tomēr jūtas, tas ir bijis pilnīgi savādāk elpo. Tas tā, es dzirdam, tā, ka varbūt tieši tas, kas prasītos tiklīdz kā jūra un viļņārā, jo es šī te kaītē, protams, un šī augstajā laikā jūtos daudz drošāk un daudz komfortablāk nekā, ja es būtu vaļējā laivā, kur man tagad 4 grādos pūstu vējš. Es teiktu tā, kad ja es dzīvotu pie jūras, gribētu copēt jūrā, tad šī būtu noteikti viena no opcijām, kuras es izskatītu. Protams, kad ir cilvēki, kuriem vēlās, lai viņiem būtu silts un viņi būtu pasargāti jebkuros gada laikos. Citiem ir augsts arī agrā rudenī un agrā pavasarī, un vēlā rudenī un vēlā pavasarī. Tiem, kuriem gribās siltumu, tad šī būs ļoti piemērota arī. Bet es teiktu tā, ka galvenais uzsvars varētu būt uz piekrastes makšķerniekiem šī laiva varētu interesēt.